posmā dažu gadu laikā spēja no valsts, kurai pietrūka pārtikas, radīt pārtiku no kaloriju viedokļa 2 reizes vairāk nekā Amerikas iedzīvotāji var apēst. Tāpēc pārtikas industrija atrada visādus veidus, kādā veidā ogļhidrātus no kukurūzas iestrādāt visādos pārtikas produktos. Piemēram, Coca-Cola no 83. gada nelieto cukurnieku cukuru savu dzērienu ražošanai, bet glukozes, fruktozes sīrupu no ģenētiski modificētas kukurūzas. Un cukurs ir visur. Un tā nelaime ir tāda, ka pārtikas industrija tiek kotēta biržā šie uzņēmumi. Un tie lielie pasaules uzņēmumi ir Amerikas uzņēmumi. Viņi tiek novērtēti reiz 90 dienās. Viņiem reiz 90 dienās ir jāparāda uzņēmuma izaugsme 90 dienās. Un, lai to panāktu, tātad viņi ar apzināti rafinētām metodēm ir nodarbojušies ar 2 lietām. Ir absolūti skaidrs, ka, ja tu ražo produktu, un tu gribi nemitīgi augt un vairāk pelnīt aiz mantkārības, to izdarīt tikai 2 veidos. Pirmais veids, ja cilvēks sāk ēst biežāk, tāpēc absolūti apzināti ir ruinēta sabiedrības tā struktūra vai institūts, ka cilvēki ēd mājās brokastis, pusdienas un vakariņas, un vēl sprieda par to, vai vakariņas neatdot ienaidniekam, tad ar speciālas propagandas palīdzību tika panākts, ka ēd visur. Uz ielas, automašīnā pie stūres, kinoteātrī, skatoties televīziju, birojā pie galda. Tā ir absolūti apzinātas politikas, gudras politikas rezultāts. Un otra lieta, ja cilvēks ēd nepārtraukti, tas ir viens veids, bet viņam vajadzētu vēl katrā ēdienreizi apēst vairāk nekā viņam vajag. To panāk ar speciālu vielu likšanu klāt pie ēdienu, viena no šīm vielām ir cukurs. Bet cukurs dara sliktas lietas mūsu organismā. Cukurs, protams, viņš ir enerģijas nesējs. Cukura īpatība ir tā, ka pēc apēšanas viņš nekavējoties nonāk asinīs ļoti ātri, un par cik viņš veselībai ir bīstams organismam, izdalās insulīns un to cukuru aizvāc no asinīm. Un visa tā rezultātā tas puisēns, skolnieks, kas apēda šo saldo tāfelīti, viņam pēc stundas gribas atkal, jo insulīns aizvāca visu cukuru no asinīm, un viņam rodas bada sajūta. Un ir tā, ka ar pārtikas industrijas palīdzību mums tika iestāstīts, tika nomelnotas taukvielas, tika iestāstīts, ka ēst taukus ir slikti, jo bija saražoti ogļhidrāti milzīgā daudzumā, un tos vajadzēja kaut kur likt. Tātad ar pārtikas industrijas atmaksāts viedoklis ir nonācis medicīnas grāmatās un visās grāmatās. Mums iestāsta pārtikas tas ir pārtikas atmaksāts viedoklis, ka vajag ēst mazāk un kustēties vairāk, un tad viss būs kārtībā. Tas ir apmēram tā, kā mums sabiedrībai teiktu, ka jūs esiet slinki rīmas, un tas tā nav. Tā lietas būtība ir tāda, ka cilvēku bērns pa priekšu kļūst resns un tikai pēc tam zaudē vēlmi kustēties. Ir lielos pētījumos Anglijā pierādīts, ka bērni šodien kustās Anglijā tikpat daudz kā bērni pirms 50 gadiem, tikai viņi sver būtiski vairāk, daudzi no viņiem ir aptaukojušies. Viņi tikai, tā starpība starp šodienu un 50 gadiem atpakaļ ir tikai kaloriju daudzumā, ko tas bērns saņem. Un tas kaloriju daudzums pārrēķināts izskatās sekojošā veidā. Šodien angļu bērns salīdzinājumā ar bērnu pirms 50 gadiem dabūna dienā vairāk par 1 Coca-Colas buņģiņu un 1 porciju pomfritu. Savukārt, lai nodedzinātu šo papildus kaloriju daudzumu, viņam vajadzētu skriet 150 minūtes. Bet tā nav vienīgā problēma, kas ir saistīta ar ēšanu. Es tūlītās man jau rāda, ka es beigšu. Nē, mēs 25 minūtes tikai runāju. Man ir savs skaitītājs. Tātad izrādās, ka tuklo bērnu ar lieko svaru pasaulē, un ne tikai bērnu, bet visu cilvēku ar lieko svaru ir būtiski vairāk kā to, kas cieš badu. Un badu cieš ne tikai bērni Āfrikā, badu cieši bērni Eiropā, badu cieši bērni arī visbagātākajā Eiropas valstī Vācijā un visbagātākajā pilsētā tādā kā Minhene, un tā ir slavenā kinoaktrisa vārds Uši Glāsa. Viņa nodarbojas ar sekojošu lietu. Un tā problēma ir arī pie mums, tikai viņa nav pie mums apjausta, bet Vācijā viņa ir izmērīta. Un tā problēma ir tāda, ka Vācijas valdība reizi gadā saņem ziņojumu par to, cik daudz bērnu ierodas nepaēduši brokastis uz skolu.
Tātad Vācijā, es nezinu, cik tas ir Latvijā, bet Vācijā 2000. gadā šādu bērnu bija 25%, rēķinot no 1. klases līdz vidusskolas pēdējai klasē. 2010. gadā 33%, milzīga strauji augoša tendence. Un jo vecāka bērna vecuma grupa, jo vairāk to, kas nāk nepēduši. Un tie, kas ir 11 gadu vecumā un 18 gadu vecumā, un cilvēki smadzenes aug līdz 21 gadam, viņi nāk uz skolu nepēduši apmēram 80% bērnu. Un šī nav masturīga cilvēku problēma, tā ir turīga ļaužu problēma. Viņi domā, ka iedodami bērnam kabatas naudu, tas bērns arī kaut ko pa ceļam nopirks. Tā nenotiek, bērni tāpat kā pieaugušie dzenās pakaļ citām lietām un to naudu iztērē citām vajadzībām, bet liekais svars tā nav vienīgā, tā nav vienīgā problēma. Tā nav vienīgā problēma, palīdziet man lūdzu, kas nomoca mūsu... Ja es redzu, stāsts ir interesants stāsts. Jā, es jau rokām vicinās, tātad man noiet, es necīt ārā, diemžēl. Bet es varu pateikt tāpatās, tātad ir tā, kad, ja palīdzēs, tad, Vita, varbūt tu man vari palīdzēt. Viņas nav. Kur mums maka speciālists. Jā, tātad, liekais svars, tā arī vēl nav tā pēdējā problēma. Liekais svars, tātad liekais svars izraisa virkni slimību, cukura diabēts, otrā tipa faktiski vecuma diabēts, kuram vajadzētu iestāties pie noteiktā vecumā. Šobrīd arvien biežāk tiek diagnosticēts maziem bērniem. Ir citas slimības, un piemēram, kas arī skaitās, tātad tās civilizācijas slimības, pie viņām tiek pieskaitītas arī Alzheimera slimība un Parkinsonisms un izkaisītā skleroze, un arvien vairāk tiek uzkrāti pierādījumi, ka šīs slimības izsauc nepareizs industriāli ražots ēdiens, konkrētas vielas, kas pievienotas šim ēdienam. Un viena no šīm vielām ir garšas pastiprinātājs glutamāts, un viņš faktiski iznīcina neironus galvas smadzenēs, centrālās nervu sistēmas šūnas. Un cilvēces vēsture ir tajā virzienā, ka viņa nevis sāk ēst veselīgāk, bet reizi atrod līdzekli, medikamentu, tātad šīs problēmas ārstēšanai. Tātad ir Nobeļa prēmijas laureāts Eriks Kendals, centrālās nervu sistēmas pētnieks. Viņš sola glutamāta blokatoru medikamentu, kas drīz parādīsies tirgu, un var sakot, attīstās medicīna un attīstās farmācijas industrija. Un mums varētu teikt, ka mums jau skolā viss ir labi, skolā ir programma no skolas auglis. Man ir viena paziņa, kurai meita iet 7. klasē, viņa saka, ka viņas meita katru dienu nes uz mājām burkānu, jo burkāns mājā noder. Otra viņas draudzene, kurai 7. klasē, saka, ka tev vēl ir paveicies ar burkāniem, manējā katru dienu nes uz mājām kāli. Mana trešā paziņa, viņa saka, paveicies viņām abām divām, jo man ir divi bērni, viens 1. viens 2. klasē. Viņi katru dienu nes uz mājām pārtikas plēvē ietīstītu savītušu kāposlapu. Un tā ir programma, kas darbojas faktiski tikai ķeksīšu pēc. Bērnu emocionālo pasauli ietekmē tas, ko mēs saucam par bērnistabu, vāciski tā būtu kinderstube, arī tas, ko viņš mājās dzird un ko viņš mājās jūt. Un faktiski ļoti svarīgi ir bērnam izrādīt, ka tu viņu mīli, un tajā risinājums tai problēmai ir mums jāatgriež mūsu bērniem normāla pārtika. Viņa Latvijā vēl ir pieejama, un mums ir jāmīl savi bērni, ar viņiem jāpavada laiks. Un šī lieta nav bezcerīga, mēs dzīvojam zaļākajā valstī pasaulē. Man ir vīzija, ja visur, arī Āfrikā, piemēram, Made in Germany, tātad uzskata to kvalitātes zīmolu. Es esmu pārliecināts, ka Made in Latvija būs pārtikas
augstvērtīgākās pārtikas kvalitātes zīmols. Neviens neapšaubīs, ka laba pārtika nāk no Latvijas, no zaļākās valsts pasaulē. Un man spēku dod arī tas, ka mums ir jauns pāvests. Pāvests ir pirmo reizi vēsturē jezuīts, bet viņš ir pieņēmis cita ordeņa svētā, tātad Franciska vārdu, ar to dodams ziņu sabiedrībai, un svētais Francisks bija reāla persona. Viņa, tad, kad Rīgā lika pirmo akmeni, Rīgu dibinot, tad viņš atgriezās no krustakara un nometa savu bagātīgo dzīvi pie malas un aizgāja saviem sekotājiem, jo teica, ka jādzīvo saskaņā ar dabu. Un tas bija pirms 800 gadiem aptuveni, un toreiz vārds ekoloģija neeksistēja, un viņš tika uzskatīts par dīvainu, maigi sakot, jo viņš runāja ar putniem un ar dabu, bet tajā, ka pāvests ir pieņēmis svētā Franciska vārdu, un tajā tas, ka jādzīvo saskaņā ar dabu, tātad franciskāņu ordenim ir tas viens no galvenajiem postulātiem, ja tu dzīvosi saskaņā ar dabu, tu būsi saskaņā ar sevi, un tad tu atradīsi ceļu. Tātad pāvests dod faktiski man pamatu cerēt, ka visa kristīgā pasaule arī sasparosies un nāks palīgā visai cilvēcei, visai planētai ar to, jo faktiski vienīgais ceļš, kas ir ejams, tas ir tiešām ejams zaļais ceļš, ejams tātad dzīvojot saskaņā ar dabu, jo viss pārējais ved uz iznīcību. Un nobeiguma mans slaids ir tas, ka pateikt to, ko es pateicu, un saredzēt, tā ir viena lieta. Bet izmainīt kaut ko ir ārkārtīgi grūti. Tātad pārtikas industrija cīnās par bērna pirmo garšu, par garšas ieradumiem. Un tam ir ārkārtīgi grūti pretoties. Bērni ir internetā. Internetā visur tur, kur viņi ieskatās, pārtikas industrija arī izplata savas reklāmas. Un ir tehniski arvien grūtāk apgādāt bērnus ar dabīgu pārtiku. Bet zaļākajā valstī pasaulē mums to vajadzētu darīt, mums vajadzētu pavadīt laiku kopā ar saviem bērniem, mazbērniem, kopā ar viņiem gatavot ēst no svaigiem ingredientiem, jo bērni ir mūsu nākotne. Paldies par uzmanību.